Laimīgi jauno gadu, ne? Man jau likās, ka es braucu uz pazīstamu vietu. Šitā ir tā vieta, kur es te pagājuši gadu norakos. Kur es tur cīnījos, lai tiktu ārā. Šogad bļins atkal tur patās jābrauc. Ai, jebā, bļāviens. Ies paskatīties, kā tur ir tā zeme. Jā, šito vietu atceros. Tur bija galā vēl tāda peļķa liela tāda. Nu, vismaz viens labums ir tas, ka tagad ir uznācis tas trakais arktiskais gaiss, ir atpūsts. Nu, kas te ir? Bļa, ja te ir ūdens apakšā, tad ir ķēpā. Bļa, nu nekas labs jau te nebūs. Jānāki te pašpūrē. Viss, kas bija tas trakais sniegs, viss nokusa, viss izmirka. Tagad atkal viss ir sasalis. Nu, kas te ir? Šitais kaut kur arī palika pagājušreiz. Nē, šita te kalniņā. Man liekas, manēja akmeņi šitie. Te es cēlu toreiz uz tildes ķepām augšā. Te čakarējos. Labi, jāmēģina braukt iekšā. Re, uzkrāvos. Jābrauc ārā. Reku šite pištajā peļķēs te padevu. O, nu jau ir apsalis. Pasies, cik ātri, re, ledus jau ir. Bet nu katrā ziņā šite vēl ir mīksts. Reku, pasies, re. No, cik tur kādi 5-6 centimetri tur tikai ir. Kā bija. Kad 5-6 centimetri tur tikai izsasāls pagaidām. Tagad es mēģināšu te pa to izgalaist ārā, un tad nezinu, lai te pa nakti stāv un salst vēl. O, jau buksējās jau. Te ir mašīna nāk. Buksēja interesanti. Tur, kur viņš vienkārši iespiedās. Iekšā, man ir izteicis viens zaļais tas. Kā viņš diode. Nobrauksim šitā bišķiņ malā. Ejam apskatīties, kas tur bija. Nu, kas te ir? Te ir jālas. Te bija iepriekš padevis. Nu jā, pasies, te ir. Ūdens vēl ir apakšā. Tas galīgi nav labi. Tas te kaut kur arī bija. Viņš te buksējās te. Šitā. Nu jā, ārā ir. Ārā es ticis, tā kā, nu, pagaidām viss ir normāli. Šonedēļ te vajadzētu laikam. Nu, šot, kas sabijos. Ledus ielūza. Grāvī laikam ledus
vēl lūst. Sabiedēja man. Katrā ziņā šonedēļ jānoved. Pazies, nu, kur ir prāts? Iekrauj materiāls, šita te, kur... Kā tā, lai es viņas te ārā dabūju? Pazies, te ir ritenis iekšā žļampā. Vēl ko šie riteņi šitai čau, viņi dabū ūdeni un tur ir viss. Te bija tā lielā milzīgā peļķe. Pazies, te viss ir ūdens, vai ne? Ka tur vēl aiziet. Un te bišķiņ stumto piekabu, lai viņi te salauzīja, lai viņš dabū sasalt. Tas ir piesalt. Riteņi man vēl ir savu īstenībā jau. Te jau arī lēns, te jau viss. Tālāk arī nemaz nevar laisties. Kā es tos materiālus tur dabūšu ārā, piķis viņi zina. Labi, jāiet jāņem baļķi, ko vēl var dabūt. Pazies, kā tā salauzīšana darbojās. Pazies, piemēram, šite, ne tas ledus iesals tādā slānī un tam augstumam, tam salam ir grūtāk tikt tālāk iekšā. Tad, ja viņi salauz, piemēram, reku šitien tagad ir plaisa un tagad mierīgi. Tas sals tiek tālāk atkal dziļāk iekšā un viņš saldē tur atkal tālāk. Tā lauzīšana darbojās. Pazies, reku var redzēt. Pa virs tur ir tas ledus, paga. Kur te varētu piet? Pazies, reku var ir. Kur ir virsējais slānis sasals. Redzēt, cik tika pāris centimetri te ir sasals. Te es viņu te ielauzu. Reku tagad ir nākamais slānis sals. Nu, redz, tagad ir šitā. Redz, šitais viss tagad ir kājals priekš sala. Tagad viņš varēs salt tur dziļāk iekšā. Redz, reku tas pats var redzēt, ne pa slāņiem, kā salauzīts. Un šita te paralēli es biju uzstūms piekabi. Piekabes bija uzstūms, kur tur blakām tā kā. Tur it kā vēl nelūzā, reku te kaut kas ir atlūzis vaļā. Bet te viss ir dubļains, ūdeņains. Ja nezinu. Lai jau domā, tas nav man jādara. Iekrauj materiāls, tad lai domā, kā viņš ārā dabūt. Mīnus 18 grādi. Mums nav nekāda baigie. Aizgāja. Viss kārtībā. Reku dūma ar parādās, jā. Nav nemaz nekāda baigie, ne? Mīnus 17 grādi tagad rāda. Tačiks būtu aizgājis atkal. Viss taisīts varbūt. Šorīt tā normāli iedevu Čībā. 20 grādu vietām bija mīnusā. Debesis galīgi skaidrs. Panāk tāds normāls knieviens bija. Tagad lēnām nu jau saule. Neķi uzlēkus vēl nemaz nav, ne? Bet tam gaišs paliek jau. Pasies, tur kūp kaut kāda dīķis vai kas tur bija. Šeit tāds labs laiciņš tagad ir.
Vēl šitādā trakā ziemā, trakā salā ir tas, ka hidroliku vajag iekustināt. Pusies kā kauss erās vaļā. Pusies relēnā visi eļļi, visi sasalusi. Tad lēnā garā vispirms vajag iekustināt visas hidrolikas un tikai tad var sākt kaut ko normāli kraut. Pasies, nu kaut kas te iet, ne? Kaut kas sākt lēnām darboties. Rotors. Šis rotors uz otru pusi. Teleskops. Pazies, ka teleskops ātri iet ārā, ne? Nu, te kāds pāris minūtes jāpadarbinās šitā. Tad jau varēs kaut ko sākt arī kraut. Vēl kravinieki ir populāri ar to, ka viņiem tās gaisa taurs, un ka šī te filmās rāda, ka rauj to striķu, vai ko viņi tur rauj, te gaisa taurs, jēga, ne? Pazies, kā tagad ir. Mīnus 13 grādu, varēs dzirdēt. Gaisa taurs arī sasalušas. Pirreiz var parādīt, kāda izskatās, kas šitā skaitās Daugava, droši vien Daugava, ne? Mums ir tāds jautājums, augšā arī jātais vaļā, tur priekšā viņiem attaisītas. Pazies visu. Nē, tagad ir bišķiņ atkusts arī. Šodien tāds bišķi siltāks. Jā, jātais, viņš tur kāps augšā mērīs. Man rāda 14 grādus reāli bišķiņ pāris plusā tikai. Pazies, tur viss ir sanācis ledus bišķiņi. Bet ne jau bišķi taļā no rīta vēl bija ciet viss sasalis. No rīta vēl nebija šitāds plusiņš. Pazies, kuģis ir beidzot piekrauts, piešķeldots. Kuģim tur augšā patī šķūrīts, mazais buldozerīts braukā, lai viss būtu čikaniekā, vai ne? Cik te viņi kad 2-3 diena šodien laikam. 3 dienas, kamēr piedabū pilli, bet vispār ir pillas vēl. Ka čupas vēl stāv, tās jau kūp vēl, deg kopā. Ka te jau vēl ir tāds patukšs. Tur viņu vēl liks iekšā. Nezinu, kas te ir, kaut kas nolausts. Kaut kāda strēli, kaut kādu nolaustu, vai? Man jau likās, ka viņi vēl to kuģi krauj, bet šis ir laikam cits. Šķeldi ir aizgājis, tagad kaut kāds mietiņš krauj iekšā. Dēļus. Dēļus un mietiņš. Ko tad te krauj? Adriata. Tas ir laikam atsai, ne? Matīs. Matīs kraujas kujkoku laikam. Kujkoku papīram krauja. Kā? Ostā bizīts iet, neviens kuģis knap pārā, nākamais iekšā viss. Aiziet. Pasies, cik skaisti, ne? Kāda skaista ziema. Kādi skaisti laikapstākļi. Gačs man iet pa priekšu. Braucam ārā no meža. Es tik tagad vēl nenostropējās. Aņš vēl brauks iekšā. Es brauks ārā stropēties, cerams nevien. Pagalā tiem zariem nenoraus nost. Sniegs šonakt atkal sasniga. Vakar bija 0 grādi, var teikt, tā bija viss tāds slidens. Pa nakti atkal uznāca sals, tagad -5 grādi.
vismaz -5, es domāju vairāk, ja es stāvēju uz vietas krāvās. Tagad saputināja sniegu, tā diezgan skaisti līdz puscelim. Tas skaisti, ne ziemas aina, viņa tāda. Viss sasniedzis, viss tāds skaists balts. Normāli, ne? Man patīk. Tikko atbraucu uz Kronospanu. Atbraucu uz Kronospanu, es tulīdās parādīšu te vienu joku, es tikko ieraudzīju. Paskaties, reku tā čupa, te visādi grūži, visādi reku mašīna čals slauka. Te visādi tādi netīruma atkritumi. Un paskaties, redz šitā. Zini, kas tās ir tās Ziemassvētku eglītes. Tagad 16. janvārs, viss fīre ārā tās eglītes. Viss eglītes nonāk Kronospanā. Jaunā darba diena sākās. Skatiet, kāds romantisks skats, ne? Pazīst, nu vai te nav skaisti, ne? Atbrauc no Rīgas. 2 stundas jau brauc, vēl kādu gabaliņu jābrauc līdz nogalei. Atbrauc šitien kaut kur pie Pūres, kaut kur man uznāca tāds sajūta, ka es kaut kādā, es nezinu, Aļaskā dzīvoju. Parasti tā ziema uznāk, tas sniedziņš uzkrīt, kādu laiciņu pastāv, nokūst atkal. Es nezinu, tagad man ir tāda sajūta jau nedēļām, jau mēnešiem, jau visur ir sniegs, visur ir sauss, visur ir kupens līdz ceļiem. Es nezinu, tiešām tāda sajūta, ka tāda Aļaskā kaut kādā dzīvota. Bet ir jau forši, man jau it kā patīk. Tagad tāds nomācies tāds. Iepriekš spīdēja saule, un tad, kad saule spīd, tad jau viss zaibīs.